Ties uztaisīt katapultu, kura ne tikai šauj, bet arī izskatās ļoti labi. Lūdzu citu mūziku. Te būs visi nepieciešamie materiāli. Sākam veidot katapultas pamatu ar 4 kociņiem, kurus mēs salīmējam kvadrātā. Šo kociņu platumā mēs atliekam balstus. Transpertieru palīdzību mēs nomēram 60 grādu leņķi, lai varētu panākt, ka izšaušanas brīdī tie ir 30 grādi pret zemi. Izveido 2 šādi pāri, viens vienā pusē un otrs otrā, tāpēc droši lieciet kociņus pa virsu un līmējiet, lai būtu identiski viens otram. Ieliek pamatā un nostiprina, lai viss ir taisns. Tā mēs pielīmējam kociņu. Kociņš dos sviras efektu, lai katapulta var izšaut objektu. Tālāk mēs pielīmējam kociņu, uz kuru mēs atbalstīsim mūsu sviru. Pašu sviru ir ļoti viegli izveidot. Uz kociņa pielīmējam pudeles korķīti. Sviru novieto tā, lai mūsu pielīmētais balsts ir zem sviras un augšas pielīmētā daļa ir virs sviras. Video parādīts, mēs piestiprinam gumiju. Vairāk gumijas liksi, jo stiprāk un tālāk šaus katapultu, jo stinguma koeficients palielināsies. Vedējam raķeti, kura šauj, bet tagad izdarīsim tā, lai tā vienmēr šautu precīzi un vienādi. Katrā pusē svirai pielīmējam pa vienam kociņam, lai garantētu, ka katapulta vienmēr izšaus taisni un nebūs šķība. Beigās mēs pielīmējam vēl pēdējo kociņu, lai garantētu, ka ne tikai šaušanas virziens ir vienāds, bet arī ātrums, ar kādu tiks izšauta mūsu katapulta, vienmēr sakristu. Urā! Mēs uztaisījām katapultu! Tad šaut jebkādu objektu. Piemēram, mēs šāvām šokolādes olu. Tas jautājums, ja mums vajag 30 grādu leņķi pie izšaušanas, kādēļ mēs uz transpertieru atlikām 60 grādus? Izšaušanas trajektorija ir perpendikulāra mūsu svirai. Tādēļ, zinot iekšējo šķērsleņķu īpašību, var secināt, ka apakšā ir jābūt 60 grādu leņķim. Bija komanda Cikloheksāns un uz tikšanos!